Sveiki, sportveida draugi! Vakars vēls, kā vienmēr mēs nekad nepadodamies, neapstājamies. Tikko esam aizvadījuši lielisku treniņu. Par treniņu pastāstīs vairāk mūsu šīs dienas varonis Jānis Ziediņš. Esam aizvadījuši Warrior Workout treniņu. Tad Jāni pastāstīs, kas ir Warrior Workout, kāpēc tāds nosaukums. Izstāst to konceptu savu. Sveiki visiem! Jā, tā ir sanācis, ka mēs esam izveidojuši tādu kopienu, tādu izdomātāju grupiņu, esam izveidojušies un nosaukušies par Warrior Workout. Kāpēc Warrior Workout? Tāpēc, ka tas nosaukums tāds varbūt nedaudz agresīvs un uzliek tādu zīmogu, kas neatļauj atnākt, piepumpēties 10 reizes un aiziet mājās. Ja cīnītājs, tad cīnītājs, un ja trenējās, tad trenējās. Tā kā, tas ir arī galvenais tās lietas, ko mēs gribam sevi tā kā ieaudzināt, darīt kaut ko pēc iespējas vairāk, maksimālāk, nevis vienkārši tik, cik ir varbūt standarts, tik, cik ir ierasts. Un mums ir savas vērtības, mums ir savas, teiksim, saprašana, kā sportot, ko darīt. Un vērtības mums ir 3 galvenās, kuras mēs esam arī uzrakstījuši uz maikām. Pēc tam varbūt redzēsiet materiālā. Tātad pirmais mums ir disciplīna, tas ir tas, kas mums te valda, kas valda mūsos, ne tikai treniņā, bet arī mūsu dzīvē, tur darbā, mājās, visā pārējā tā sakārtotība, sapratni par lietām, ko mēs darām un uz ko mēs ejam. Nākamā vērtība mums ir progress, tas ir tas stāvoklis, kurā mēs visu laiku atrodamies. Tātad mēs cenšamies visu laiku progresēt, daram visu laiku vairāk, ne tikai tas, kad mēs ceļam lielākus svarus vai atkārtojumus vairāk taisam vai skrienam biežāk vai vispārējo daram, bet arī attiecīgi darbā, karjerā, citam skolā, citam vēl kaut kur. Visu laiku turam to sirdī, un tas ir tas, ko mēs šeit treniņā satiekamies savā starpā un tādā vieglākā varbūt gaisotnē, jo trenējoties tu to progresu vari pamanīt vairāk nekā, teiksim, varbūt ikdienā. Karjerā varbūt vienīgi pēc algas, ja tev alga katru mēnesi, tad tu saproti, kad ir progress. Bet treniņā tu redz, džeki nāk, viņi saka, tagad bija šodien arī džeki, kas nav bijuši dažas dienas, dažas treniņus ir izlaiduši, viņi saka, uzreiz jājūt. Es saku, protams, vienmēr ir grūti kaut ko uztrenēt, bet ļoti viegli ir to atlaist vaļā, pazaudēt. Tā kā visu laiku, kad mēs trenējamies, mēs to progresu izjūtam. Katru reizi intensitāte aug un laiki mums augta. Mēs darām 3 minūtes, 4 minūtes, tad bija 3 uzdevumi vienā raundā, tagad jau 4 uzdevumi un tā tālāk. Un draudzība, mūsu 3. pamatvērtība draudzība, tā ir tā lieta, ne lieta, bet tā izpausme, tā attieksme, kāda mēs esam viens pret otru, jo atnākot tev uz mūsu treniņu, cilvēki, kas atnāk pirmo reizi, viņam ļoti viegli sadraudzēties. Viņus uzreiz uzņem, uzmundrina, palīdz, viņi saprot ārprāt, kas te notiek, kaut kāds trakums, 1, 2, 3. Nāk citi no crossfit, viņi saka, come on, mums te būtu tur 20 minūtes, jūs te pusotru stundu tādā režīmā maucas, kas notiek? Mēs tā negribam, tas nav labi un tā tālāk. Un patiesībā mums ir nedaudz citi aspekti, pēc kuriem mēs sevi mēram, un mēs esam cīnītāji. Mēs trenējamies savādāk, kreatīvāk varbūt. Un tā, jā, kā tas sākās, viss pamazām sākās, mans draugs Viesturs Saudals pagājušajā gadā iesāka šo darbību. Es pats pie viņa atnācu, teiksim, kā trenēties, ja, tad mēs lēnā garā sākām viens otru papildināt treniņu procesos, es viņu sāku aizvietot. Viņš vienā brīdī saprat, ka viņam ir citas prioritātes, citas varbūt aktuālākas lietas, ar ko tajā brīdī nodarboties. Un tad nāca ziema, un par ziemu tā arī mēs notrenējāmies šeit tāds līdzdomātāju bariņš, 10 cilvēku apmēram. Trenējāmies visu caur ziemu, 2 reizes nedēļā šeit patās ar visām riepām, ar kuvaldām, visu pārējo. Un par cik bija tāda saliedētība, tad sākām domāt, kā mēs to visu varētu pagriezt, kā varētu nosaukt treniņus. Un koncepts beigās tāds, esam izveidojuši savu logo, kas ļoti atklāti pasaka savu to būtību. Ja, tātad veļam riepas vispārējo, nav nekāda diži abstraktu māksliniecisku izpaušanu. Ja, mēs tā visi ļoti vienkārši paši priekš sevis izveidojām. Un tā mēs trenējamies, un jūs jau šodien redzējāt, šodien jau bija gandrīz 40 cilvēku treniņā. Tā kā, man tas, protams, tikai priecē, ir varbūt nedaudz grūti, tādā ziņā, kad ne visiem var pieskriet klāt ar tehniku, pielabot viņu. Un arī odi, protams, kad maisās arī treniņu procesā. Jā, tātad pielabot jau vairāk cilvēku, kur ir šādas svaru celšanas kaut kādi overhead skvati un tādas lietas. Tas, protams, vienmēr ir risks, bet mums ir
tādā ziņā nav, varbūt jūs pamanījāt lielu svari kā crossfiteriem, tur viņi sākās tur 60, 70 mauci. Mums tur 40, 50, ja tur citi lielāki vīri ceļš to 60-niekus. Ja pēc iespējas mazāk svari, lai negūtu tās traumas, un mēs strādājam tādu intensitāti, sīkstumu, beigās mūsu tā forma arī izveidojās tāda, mēs paliekam sīksti, izturīgi. Tikko pieminēja, jā, runājām par crossfitu, sarunā tika pieminēts, tātad saprotam, šis nav crossfits. Jā, tātad warrior workout. Tagad skatītāji, jūs droši vien skatīsieties un redzēsiet video materiālā, kāda treniņš norisinās, kāda ir tā schēma, redzēsiet noteikti kaut kādu secību, kā visi šie dalībnieki, tikko Jānis teica, gandrīz 40 izpilda dažādas vingrinājumus. Varbūt pastāst un izskaidro, kāds tad bija šodien tas treniņš. Es atceros, bija 12 stacijas, kā tu bāzē, kā tu saliec šo treniņu, kur tava schēma, kā tas viss rodas. Jā, nu schēma man ir no manas pašas pieredzes tādā veidā trenējās cīkstoņi, profesionāli cīkstoņi, fizisko viņi dzenā tāpatās ar svariem, tad, kad ir, protams, ne tad, kad gatavojās tieši cīņā pēdējā finiša taisnē, bet starposmos arī cīkstoņi cilā svarus, tas nav nevienam noslēpums, bet cilā viņas pavisam savādāk. Un tas piegājiens, kā viņi to dara, man vienmēr ir bijis vistuvākais, jo es arī tad, kad vēl nedzīvoju pat Rīgā, kad man tikko sāka, laikam 16 gados laist vispār iekšā Cēsīs sporta zālē, es jau tad gāju, raustīju stieņus, reizes 25, citi vīri tur cēlu 6 reizes, 8 reizes uz masiņu gāja un tā tālāk, un uzreiz metos zemē, taisīju preses, pumpējos un atkal pie stieņa un tā tālāk. Un visi domāja par mani, tas ir crazy, bet nē, es vienmēr sapratu, ka man vajag funkcionalitāti. Man vienmēr interesēja, cik reizes es pieaugšos, jo vairāk es pieaugšos, jo vairāk es piepumpēšos, palikšos augstāk, ja, jo tas man vienmēr likās, ka tas man būs labāk. Man nekad nav bijis mērķis panākt lielu, teiksim, būdu uzdzīt vai arī cilāt lielus svarus. Priekš tā ir mašīnas, es sēžu špagatā un varu ātri izsist divnieciņu. Labi, tas tā humoram, bet, nu jā, tas tā kā es veidoju treniņus, tas nav pagrābts no gaisa, es visu laiku lasu visādākas literatūras, kas ir pēdējās, ja? Bet visu laiku arī to lasot un pētot, atskāršu to, ka tas, kā mani ir trenējuši, tas ir pa lielam pamats un kodols tam visam. Un pēc tā kodols arī vados tādā veidā, es arī plānoju tās grupas, plānoju tā, lai viņiem ir grūtāk viena izslēdz otru, tātad vispirms viņu velkās, pēc tam viņi stum kaut ko pretēji pleciem augšā, ja? Tad vēl uz atsperīgumu palicās, piepumpējās, bērpīs taisam, ja? Kas pa starpu ir, kas nobeidz, ja? Tevi nomoka vispār, pēc tam tev jāiet, ir atkal virve jāvalk, jāsit kulaudas, mais jāsit. Nu, tādā veidā. Principā es agrāk, kad trenējos, visu laiku gatavojos cīņām, man bija ļoti daudz vingrinājumu un programmas sarakstīts, un es esmu atradis arī daudzas savas bērnības pierakstu klades un šķitinu vaļā visu laiku dažādas interesantas vingrinājumus no laikiem, kad es vēl karatē trenējos un kad es sāku ar boksu nodarboties un kickboksu un visu pārējo. Tā kā materiāls man ir ļoti daudz no ļoti labiem treneriem, un to es cenšos cilvēkiem iedot. Man prieks, ka viņiem tas patīk un ka viņi to izbauda, ka tas nes rezultātus. Tātad, tikko pēc noprastā varējām saprast, ka šis vēl viens funkcionālā fitnesa paveids. Teiksim tā, tas nav crossfits, bet, nu jā, kā principā daudzos amerikāņu literatūras priekšmetos varētu teikt, dzirdam reāls teicienu ķermenis dzīvei. Es domāju, kaut ko līdzīgu arī Jānis šeit mēģina panākt un dot saviem, jā, kā saka, dalībniekiem, warrior workout cīnītājiem, kā viņi droši vien paši viņu sauc. Bet pastāst, Jāni, varbūt tad mazliet vairāk par sevīm, kas ir Jānis Zirniņš. Tu minēji, jā, tu esi cīkstonis, ar cīkstoņu, kā saka, backgroundu. Tad, principā, minēji, ka tu esi no Cēsīm. Varbūt pastāst skatītājiem, ko tu dari vēl ārpus šī warrior workout. Kas tu esi, pa ko tu mācies, cik tu esi vecs galu galā? Jā, nu, vecs es nejūtos, bet nu jau būs jau man drīz gadu laikam 28, pašlaik vēl 27. Es esmu no Cēsīm, jā, un kas attiecās uz sportu, es trenējos jau laikam no kādiem gadiem 9 ar cīņu sporta veidiem, karatē, boks, kickboks. Vēlāk, kad nedaudz biju attīstījies, teiksim tā, Cēsīs vidzemes līmenī, biju, teiksim tā labā līmenī, sāku braukāt uz Rīgu, uz Vefu, trenēties pie puišiem sparingot, braucu 3 reizes nedēļā cītīgi ar autobusu no Cēsīm, 2 stundas turp, 2 stundas atpakaļ. Tie bija smagi laiki, jo negāja viegli. Esot pirmais numurs Cēsīs, atbraucot uz Rīgu, tas ir pavisam cits, teiksim tā,
cits pavērsiens tas ir. Un, jā, bet tos laikus es pārdzīvoju. Teiksim, tā cīņa karjera bija gan ok, viņi man apmierināja, viņi gāja tikai uz augšu. Bet, dzīvē visādā gadās, tad man bija sākās citas prioritātes. Es apprecējos, man ir dēls, kuram ir 5 gadi jau. Un tas bija tāds periods, kad sports, teiksim tā, palika otrajā pusītē. Un tagad ir kaut kāds periods sācies nepilnu gadu, kad es esmu atkal atpakaļ. Un es domāju, tieši caur šito warrior workoutu es varētu atkal ielausties cīņas sportā, jo cīņas sports tas ir tas, kas manī ir iekšā vienmēr bijis un būs. Un es vēl jūtu, ka es neesmu visu izdarījis šajā ziņā. Plānoju arī trenēt cilvēkus tieši cīņu veidus, nezinu, vai nosaukt tieši taiboksu vai kickboksu vai boksu. Es neuzskatu, ka es varētu būt konkrēts viena šī sporta veida pārstāvis, jo es uzskatu, ka cīņa tas ir tāds universāla lieta, un katrs teiksim, tā cīnītājs, ja viņš sev sauc par kickbokseru, tad tas ir tikai tāpēc, ka viņa tam, teiksim, tā treniņam vai disciplīnai, kurā viņš piedalās sacensībās, ir konkrēti nosaukumi un noteikumi. Un es teiksim tā, labprāt trenētu, un droši vien, ka to arī darīšu, trenēšu cīņu paveidus tīri tikai atsevišķi no fiziskās sagatavotības. Jā, jo es redzu, teiksim, arī šiem pašiem cīnītājiem, mēs tagad svētdienās jau trenējamies boksu, pagaidām tikai es mācu viņiem ar rociņām paboksēties. Šobrīd esmu tikuši līdz stadijai, kad mēs varam sparingot jau ar priekšējo roku. Tas ir, es uzskatu, ar vienu treniņu nedēļā pietiekoši tāls rezultāts, un čaļiem un meitenēm sanāk tiešām diezgan tehniski, viņiem tas ir interesanti un azartiski. Tāpēc es arī domāju trenēt pieaugušos teiksim tā, ar šo entuziasmu tie, kas gribēs atsevišķi zālē ziemā šogad, tieši sitienu tehniku, gan rokas, gan kājas, gan metienus, gan visu pārējo. Varam to nosaukt par kickboks, par taiboksu, par mixfightu. Tad redzēsim. Droši vien tas būs warrior workout fights, kaut kas tam līdzīgs. Bet vēl, kas attiecas par nākotnes planiem, patiesībā jā, par treniņiem aizmirst piebilst, kad to, kas saistās par cīņām, es gribu sākt trenēt bērnus, jo, kā jau es minēju, pašam aug dēls, un tagad viņam nāk tojās tas vecums, ka puikām ar kaut ko jāsāk nodarboties. Un, protams, ka tur nebūs brutāls vai sišanas vai kaut kāda sāpju paņēmiena vai lauziena, bet vairāk arī tāda funkcionāli attīstoša treniņi ar, teiksim tā, to cīņas disciplīnu, jo nekas tā neiedzen disciplīnu kā tieši cīņu sporta veids, jo cik es pats ļoti daudz trenējos, cik vien sev atceros, atnāk uz treniņiem čalis jauns, tāds nedrošs, vājš, mazkustīgs, pēc pusotru mēneša viņš jau ir, teiksim tā, krieviem ir tāds vārds apkatalsa, un viņš ir pilnībā jau palicis vīrišķīgāks, drošs, jā, tur kopā ar džekiem met kaut kādus jokus ģērbtuvēs un tā tālāk. Pirms tam bija tāds ierāvies sturī, un var pilnīgi saprast, ka viņam arī dzīve mainās pārējā. Un tāpēc es uzskatu, ka puikām jau agrā bērnībā, lai veidotos savus raksturus, savus jāsāk ar kaut ko tādu nodarboties ir. Un es sevi redzu un domāju, ka es ļoti labi mācēšu viņiem to lēnām pa trepītēm to padot, visu pasniegt, lai viņi paliek, teiksim, tā stingrāki, pirmkārt jau attīstītāki. Un tas ir man liels, kā trenerim, liels pārbaudījums, jo savākt bērnus tas nav viegli. Pieaugušiem mēs saprotamies, tagad jāpumpējās, tagad jāloc, bet bērniem viens nostāsies pie ringa un sāk šaudīties ar iedomātu pistoli, tad otrs nostāsies pretīm, un vienīgais, kas varbūt trenerim citreiz atliek, ir arī nomesties uz ceļiem un arī pašaudīties ar viņiem. Arī uz to es esmu gatavs, bet arī es esmu gatavs kaut ko iemācīt. Tā kā, par plāniem īsumā par sportu tas ir tā. Tā, īsumā. Tātad sporta veida draugi, saprotam, warrior, ko tas nozīmē? Draudzība, progress un, kas mums bija, disciplīna. Disciplīna jāklāt. Tad pastāsti varbūt tiem, ko ir ieinteresējis warrior workout, pastāsti Jāni, kur tad mēs reāli atrodamies, kur notiek šie treniņi, cik bieži un kā tad mēs varam šeit nokļūt, sakontaktējoties ar tevīm? Jā, treniņi notiek 3 reizes nedēļā pagaidām, jo, diemžēl, treniņi nav tas līdzeklis, ar ko es pelnu, un ir jāstrādā, es labprāt trenētu biežāk, jo man tas patīk, un pats trenētos vēl biežāk. Bet pagaidām 3 reizes nedēļā, pirmdien, ceturtdien, svētdien, pirmdienās un ceturtdienās 19:30
Šeit pat, kur mēs tagad esam, Malienas iela 89, tas ir Ezerkrasta vidusskolas stadions. Ļoti patīkams, ar ļoti labu aurisku tādu sajūtu šeit. Mēs darām to, ko mēs saucam par warrior workout, tātad tie ir fiziskie izturības treniņi, intensitāte, spēks, ātrums, ja, viss kopā salikts pusotru, citreiz pat 2 stundas garš, ar kārtīgu iesildīšanos, kārtīgu atsildīšanos, izstiepšanos un visām pārējām lietām. Un tagad pat vasarā ar peldi vietējā ezeriņā. Tā kā tās ir divas reizes, kad mēs darām warrior workout, un svētdienās mēs vēl, kā jūs minējat, tie entuziasti, kas grib boksēties, nāk boksēties. Nāk arī mani draugi no cīņas sporta veidiem, par ko es esmu priecīgs, viņi rāda tā kā piemēru. Bet pārsvarā nāk arī warriori, šie paši cilvēki, kas trenējās, ja? Un es teikšu tā pietiekoši labi aug, tāpēc, ka viņi fiziski viņi ir ļoti gatavi jau. Tie, kas pie manīm nāk trenējās jau no ziemas, viņi fiziski ir ļoti gatavi aiziet uz jebkuru sporta zāli, cīņu paveidu un sākt tur trenēties. Viņam jātiek galā tikai ar psiholoģisko momentu, ka tur tagad ir stājas, ka tur tagad ir sišanas, ka tur tagad ir kontakts, bet par fizisko viņam nav jābaidās vai arī par lokanību vai par funkcionalitāti. Tā kā tā, pirmdiena, ceturtdiena, svētdiena, 19:30, visas dienas, lai nejūk. Šeit, Malienas iela 89, tas pagaidām droši vien līdz septembrim, kādam varbūt pat ilgāk. Pēc tam, par cik ir izveidojusies tāda liela jau komanda ar nopietniem mērķiem, ne tikai ekstrēmisti, varbūt tādi kā es un vēl daži, kas visu ziemu šeit mauca sniegā, Slapimā, Lietuvu salā. Ja, tad būs arī noteikti septembrī, meklēsim zāli, būs zāle un turpināsim treniņus jau citā kvalitātē iekštelpās. Ja nebūtu problēma arī ārā, bet es zinu, ka citiem cilvēkiem tas ir varbūt kā liekas apgrūtinājums, tas nav varbūt vajadzīgs. Kaut kā tā? Jā. Tātad vēlreiz pieminēšu arī to, ko Jānis nepieminēja. Ja kādam rodas interese, visu var apsīties arī Facebook lapā Warrior Workout. Jā, tur arī būs droši vien informācija. Jā, pirmdien, ceturtdien, svētdiena, treniņi notiek. Tad nu ko, teiksim paldies Jānim, ka deva mums iespēju šim lieliskam treniņam. Domāju, ka mēs atgriezīsimies noteikti un varbūt kāds kameras vīrs vai arī es pats piedalīsimies arī treniņā, parādīsim jums kāds izstās visu no iekšas reāli. Un paldies! Jā, tiekamies treniņos. Protams.